Līvija vienmēr ir dzīve, bet uz skatuves pavisam dzīve būs. Redzam jau pēc pāris dienām, tā kā grupas Līvija labāko dziesmu koncerts Dzintara mēnesis VF Kultūras pilī notiks 30. un 31. martā. Ko tur varēs redzēt, ko dzirdēt, ko sajust? Šorīt mēs centīsimies iegūt priekšstatu no Līvu mūziķiem. Viņi ir pie mums studijā. Ainārs Virga, Buks, Henrijs Mucinieks, Aleks un Šimēra. Labrīt! Jā, labrīt! Labrīt! Jāsaka, Līvija dzīve, vienmēr dzīve atbildoši. Pat tādā rīta agrumā. Kad jums bija pēdējās koncerts? Nu, tāds liels. Atceraties vispār? To atcerā. Tepat Rīgā bija Roka kafejnīcā. Pirmā Roka kafejnīcā. Viņiem šogad ir jubilejas gads. Un bija kolosāls koncerts. Daudz cilvēku, daudz enerģijas, daudz trokšņa. Kas būs arī VFā ar pavisam drīz jau šonadēļ. Tā kā tiekamies tur. Jā, redz, ka vieta atceries, bet ar to laiku bija. Kā bija? Kad tad bija? Rīgā bija? Kad bija? 14. februārī. Āreķē. Nu, tad it kā diezgan Uz svaigi. tipariem Ainārs vairāk. Vēl silti. Es domāju, ka jums tas Rīgas šarms, jo Liepājā uzstāties liekas, nu, tad Liepājas rokpilsētas noskaņa jau pat par sevi liekas, jau tos enerģizē. Nu, tagad galvaspilsētas noskaņu, kāda tā ir? Kā te uzstāties? Šorīt, kāda galvaspilsētas ļoti atvainojos, šorīt mēs esam Liepājā. Nu, jūs ņemat līdzi. Jā, jo man vienmēr ir bijis vokāli instrumentālais ansambls no Liepājas. Jā. Pašdarbības. Tā kā es domāju, ka šorīt mēs esam Liepāji kā minimums atveduši uz Rīgu un varam uzskatīt, ka šorīt rīt panorāma notiek Liepājā. Pilnīgi noteikti. Mēs absolūti neiebilstam un ļoti, ļoti atbalstam. Bet tas pašdarbnieku kolektīvs, ko tad sarūpējas VF Kultūras pilī? Pašdarbnieku kolektīvs Līvi ir sarūpējis programmu Dzintara mēnesis, kur ir nosaukt par godu, vai labāk skan, skanīgs nosaukums, dziesmai, tas radies no dziesmas, vai tā var būt, kur ir sena dziesma, bet nekad līdz šim nebija ierakstīta, mēs uztaisījām video un lūdzu. Cik tur kaut kādi jaunumiņi var būt, kur jūs varat pamest kādu āķīt vairāk nekā līdz šim ir bijis? Vai drīkst jau kaut ko teikt? Nu, kas būs no tāds intriģējošs, kad viesi, varbūt kādi jauni gabali? Es nezinu, mēs redzam, saksofons ir pieslēdzies arī smagajai metalurģijai arī klāt. Nu, beigās tas arī ir metāla instruments. Jā, tieši tā. Jā, viss sapats. Viņš ir kokpūšams instruments, neskatoties uz to, ka viņš ir no metāla. Jā. Es pat nezinu, drīkstam mēs stāstīt, nedrīkstam. Nu tā mazliet kaut ko. Mēs sagatavojam... Atnāciet un te redzēsiet. Jā, nē, mēs sagatavojam programmu, kas sastāv no labākām Līvu dziesmām. Principā tas ir, nu, every time greatest hits, jā, teiksim, ja to varētu nosaukt. Bet, diemžēl, mēs ir tā arī, kad mēs esam izpārdevuši mūsu Rīgas koncertu. Par to mums ir liels prieks. Galvenais, lai VF-ņā krēsls nesalauž, vai ne? Mēģināsim, jā. Mēs nevaram garantēt. Ir bijuši gadījumi ar estrādēm. Jā. Jebkurā gadījumā mēs gaidīsim arī tie, kas netiek uz VF-u, vēl Ogrē 10. 12. datumā mēs esam Siguldas Devonā un 16. Pareizi 16. 16. datums ir tepat pie Rīgas, ir Ulbruks Pērlē. Pirms mēs dodam vārdu jūsu instrumentiem, es nevaru nepaicāt, jums arī Jelgavā fani ir, ne tikai Liepājā un citur Latvijā. Vai un kad būs jauns albums? Tāds ienācās jautājums. Tieši tā brīdī, kad tas būs. Ne mirkli ātrāk, ne mirkli vēlāk. Man liekas, tur tāds dzenbudisms. Tāds drusku ir, jā. Nē, nu, zin kā, mēs jau runājam ar iepriekš no ar Līviem. Nu, nekad jau neko nevar zināt, vai ne? Nu, bet mēs zinām, daudz ko nezinām, bet tad tas noteikti būs. Mēs zinām pilnīgi noteikti, ka jūs šorīt iepriecināsiet mūsu skatītājus. Noteikti. Lūdzu. Laižam. 1, 2, 3. Labrīt, Liepāja, ja? Apstājies un ieklausies, tūlīt tev vēji garām skries, vai tā var būt, vai tava sirds to jūt. Pavēries, kur debesīs, kā dzintars zeltens mēnesis, vai tā var būt, vai tava sirds to jūt. Augšā mīts šajā vietā, kur līksmo sirds, vēlreiz var
līksmo sirds. Vēlreiz varam būt kopā ar vēju, mēs Dzintara Liepājā. Tava valsts un manējā skan šajā baltā lietagā, vai tā var būt, vai tava sirds to jūt. Apstājies un ieklausies, tūlīt tev vēji garām skries, vai tā var būt, vai tava sirds to jūt. Uzkovā! Dzintara mēnes augšā mirdz šajā vietā, kur līksmo sirds.